Jūlijs ir pilns ar astroloģiskiem notikumiem, un šoreiz mums sākas 2 retrogrādi. Šajās dienās gan Saturns, gan Merkurs apstājas un sāk iet atpakaļgaitā. Saturns līdz pat novembra beigām. Un ko tas nozīmē priekš mums parastajiem cilvēkiem? Kad tik daudz planētu ir retrogrādā, tagad turklāt iet arī Neptūna retrokustība, tad mums saka apstājies, pārbaudi, pārdomā, uzlabo. Pirmkārt, tagad nav labs laiks, lai kaut ko uzsāktu, startētu, palaistu. Ja iespējams, tad atlieciet uzņēmuma reģistrēšanu vai projektu palaišanu vai investēšanu, nekustamo īpašumu pirkšanu, jeb kādus svarīgus darījumus. Un otrakārt, šis ir laiks, kad atpūsties no aktīvas darbības. Tagad ir labi sakārtot visu attiecības, domas, sevi, strādāt ar baiļu un baiļu transformēšanu, piedošanu sev un citiem. Var kārtot un revidēt mantas, skapjus, jebkāda veida kārtības ieviešana dzīvē. Mums pašiem radīsies vairāk jautājumu sev. Ko es daru nepareizi? Kāds ir mans aicinājums? Ko mainīt, lai būtu laimīgs? Retrogrādā Saturna laikā laiks nevis pātrinās, bet tieši pretēji kā palēninās. Un viss, ko mēs darījām ar autopilotā, pēkšņi apstājas. Un bieži vien rodas sajūta, ka viss sastingst, un mēs nonākam viens pret vienu ar sevi un savām sajūtām. Jāsagatavojas, ka radīsies vēlme pārskatīt dzīvi, un tas attieksies uz visu. Darbu, finansēm, attiecībām, jauniem projektiem, pārcelšanos, mūsu vēlmēm, misijām. Un īpaši šādus iekšējos procesus izjutīs auni un zivis. Sabiedrības procesos finanšu un juridiskā sfēra tagad var kļūt par lielāku tādu nemieru lauku. Aktuāls būs parādu atdošanas tēmas, un ne tikai finansiāli, bet arī karmiski, ko esat solījuši sev vai citiem, bet nekad neesat izpildījuši. Tuvāko mēnešu laikā būtu labi tad nokārtot kādas neizpildītas saistības vai līdzsvarot energo apmaiņu. Un, ja kaut kur bijis tā, ka ņēmāt par daudz, tad ir jāatlīdzina. Retrogrādos parasti labāk veicas atbrīvoties no jebkādiem sliktiem ieradumiem, pārskatīt savu ikdienas rutīnu, apdomāt, vai kaut kur neizšķiežat savu laiku. Ir labi ieviest kādu labu ieradumu un disciplinēt sevi stingri, ievērojot šo ieradumu katru dienu. Tas var būt kaut kas ļoti vienkāršs, bet šeit svarīgākais ir tas, ka ir konsekvence, disciplīna, lai Saturns redzētu, cik ļoti jūs cenšaties, ka jūs pieliekat pūles. Turklāt šajā periodā ir ļoti labvēlīgi nodarboties ar labdarību. Un, protams, ir ļoti svarīgi nodarboties ar sevis pilnveidošanu, vairāk meditēt, vairāk veikt garīgās prakses. Un, ja ievērosiet šos noteikumus, tad Saturna retrogrāds jums būs vieglāks. Un tādā veidā varēs arī izveidot pamatus vēlmju īstenošanai. Un atceries, ka viss, kas līdz novembra beigām būs izdarīts steigā, vai nepārdomāti, vai kaut kā haotiski, tas vēlāk var prasīt korekcijas vai nest kaut kādas mācības. Un turklāt jāizvairās no kritikas, agresijas, neiecietības arī pret sevi. Saturna retrogrāds ir vairāk pašanalīzes, bet ne sevi šaustīšanas laiks. Un jebkāda agresija vai nosodījums īpaši pret neaizsargātākiem atgriezīsies sāpīgi atpakaļ. Un vēl piebildīšu pāris vārdus par Merkura retrogrādu. Jā, tas arī tūlīt sāksies, un līdz augusta vidum var rasties grūtības ar kaut kādu dokumentu kārtošanu, darījumiem, ka var būt grūti kaut ko iesākt, koncentrēties, var pazust paciņas, var nepienākt ziņas, būt problēmas ar tehniku, tādas ķibeles. Tad jābūt īpaši uzmanīgam, ja taisaties reģistrēt darījumus vai parakstīt dokumentus,
vai ja ir plāns mainīt darbu, sākt būvniecību, ja domājat iegādāties tehniku, datorus, aizņemties naudu, veikt operācijas, tās sfēras, par ko Merkurs atbild. Es ceru, ka es baigi nesabiedēju. Kopumā jau viss ir ok, dzīve turpinās. Vienkārši ir jābūt gatavam, ka tagad viss var neiet tādā kosmiskā ātrumā uz priekšu. Temps var palēnināties un skats ir vairāk vērsts uz iekšu un tā kā uz visa pārskatīšanu un sakārtošanu pa plauktiņiem. Lai foršs vasaras turpinājums!